Pēc tā, kā mēs uzaugām, minimums cietumā bija jāsēž. Man liekas, tas ir diezgan labs cilvēks. Dievs tikpat labi varēja būt kaut kāds būdeva. Kā manai sievai, es neesmu pirmajā vietā, bet pat biju greizsirdīgs uz Dievu. Tā vieta tev sirdīgi, kas ir paredzēta tikai Dievam. Ok, te ir jālūdz Dievs. Slavu Dievam, jūs man neviens nesitāt ar Bībeli pa galvu. Ja tā ir draudze un ja tā ir tie ticīgi cilvēki, tad es arī iekšā. Wow, Dievs, tiešām esi. Jā. Es atkal esmu ļoti priecīga, jo šodien ir īpaša diena. Es uz sarunu esmu uzaicinājusi savu draugu Igoru. Čau, Igor! Čau. Igors ir draugs jau kādus, laikam, 3 gadus. Un man ir prieks, ka īstenībā arī caur Bībeles pamatiem, savā ziņā arī caur Bībeles pamatnodarbībām, mēs kļūstam ar kādiem cilvēkiem par draugiem. Tāpēc mēs sākam iet kādu ceļu kopā, ticība mūs vieno. Un mēs gribam redzēt Dieva varenās lietas mūsu dzīvēs, un pie tevis arī ir notikušas kādas brīnišķīgas varenas lietas. Jā, un Igor, ja mēs atgriežamies pirms, tajā laikā, kas bija pirms Bībeles pamatiem, kā tu varbūt raksturot pats savu dzīvi? Kā dzīve pirms Bībeles pamatiem, viņi var iedalīt vairākos kaut kādos posmos. Tas nav viens Igors un viens ceļš, tā ir bērnība, tā ir varbūt jau tāda pusauģa līdz pieaugšana līdz kaut kādiem 25 gadiem, un tad ir atkal kaut kāds posms, un tad ir jau ceļš ar Dievu kopā, bet es zinu, ka Dievs ir bijis ar mani vienmēr. Es vēl biju mācas vēderā, jo tas, kā es piedzimu, tas arī tur atsevišķs stāsts par to, bet Dievs ir bijis ar mani, bet nevienmēr es esmu bijis ar viņu. Un tas ir tāds, varbūt, sāpīgākais man pašam, ka tik vēlu, es nācu pie tēva, bet visam ir savs laiks, un es priecīgs, ka tas ir pienācis. Un bērnība, es teikšu, ka es biju garīgs. Bērnībā varbūt vairāk garīgs nekā pēc tam jau savā pieaugušajā dzīvē līdz brīdim. Jo tā bērnība tie ir 80. 90. Gadi paši par sevi nebija nekāda pasaka mums Latvijā, un dziļi laukos dzīvojot, tas bija vēl savādāk. Un dažādi apstākļi, trūkums, vide, jūs redzat, es izskatos savādāk, man ir aziāta saknes. Tas arī spēlē ļoti lielu lomu manā ikdienā bērnībā, kā man bija jāiet cauri, tur emocionāla, fiziska kaut kāda vardarbība un pārējais. Tad, kaut kādā brīdī bija alkohols ģimenei, tēvs bija atkarīgs no alkohola. Un tas viss noteikti ļoti smagi kā bērnu ietekmē. Es nezināju Jēzu Kristu. Es nezināju varbūt daudz par Dievu, bet es zināju, ka ir Dievs, ka ir augstāks spēks, un katru dienu bija ar lūkšanu izved mani cauri šai dienai, dod man spēku, dod mums, lai visiem ir ko paēst, lai visi ir mājās sveiki, veseli, lai bez kašķiem un pārējām lietām. Tā, viens mans draugs, viņš arī audzina bērnu, man ir bērni, divi bērni, un šeit mēs runājam par bērnu audzināšanu, un tad viņš tā smējās. Iedomājies, es nespēju nocīt, ka mēs esam līdz šai dienai vēl te, tā kā nonākuši. Viņš saka, pēc tā, kā mēs uzaugām, minimums cietumā bija jāsēž. Apmēram tā, viņš pārspīlē varbūt, es tā neuzskatu. Es ticu, ka Dievs man izved, viņš man tiešām deva spēku, viņš man deva gudrību. Jo tā arī bija sava veida lūkšana, es gribēju būt gudrs, teiksim tā. Skolā es biju teicamnieks un līdz kaut kādam brīdim, kad man šķiet, ka jau es pārāk gudrs un var nemācīties. Bet principā jā, to savu bērnību lielāko daļu, es atceros, ka jā, tāds uzcītīgs, kārtīgs, gudrs un neskatoties visiem apstākļiem, es tā kā ticēju, ka Dievs man izvedīs, un tad es biju garīgs. Jā. Un tad nāca jau tāda, jau es esmu pieaudzis gadi, kad ir tusiņi, vispārējās lietas. Tad kaut kā tu aizmirsti. Tu esi jau kļuvis varbūt jau patstāvīgāks, tu pelni kaut kādu savu naudu, un tu aizmirsti tās... No kurienes tas viss nāk? Es visu savu mūžu sevi esmu uzskatījis par ticīgu cilvēku, kas varbūt ir redzējis man kādreiz pludmalē, vai kur zina, ka man uz muguras pat ir uztatāvēts krusts tēvreiz. Un tas arī bija vēl tajā brīdī, kad es Jēzu pat nepazinu. Bet man bija tāda kā pārliecība, ka es esmu ticīgs un tā kā kristietis. Jo es taču bērnībā man tur pareizi dzīvo baznīcā kristīju, un es esmu kristietis. Un tāda man bija tā pārliecība. Tā kā vienmēr esmu zinājis, ka ir Dievs, bet nepazinu viņu, teiksim tā. Man ir izglītība, man tur karjera veidojās, tā kā viss forši. Man liekas, ka tas ir diezgan labs cilvēks, tā, labi, tur tie tusiņi, kautiņi un pārējās lietas, kas tur vilkās tam visam līdz tā netīrā daļa. Viņš bija, bet tā salīdzinoši jau nedzeru, nepīpēju.
Ja salīdzina ar kaimiņu? Jā, es tā kā zaķis neesmu, noslapkojis ar neesmu nevienu. Salīdzinoši labs cilvēks. Darbs ir, izglītība ir, cietumā nesēž. Labi, viss ir labi. Tā ir tā pārliecība. Bet nāk gadi, un tu saproti, ka kaut kas trūkst. Vienkārši ir tā vieta tev sirdī, kas ir paredzēta tikai Tēvam, tikai Dievam. Un ja viņi nav aizpildīti, tad tu tur meklē ar ko pildīt. Un tad es tagad tā skatoties saprotu, ka ceļošana bija mans, kā es mēģināju sevi piepildīt. Bija tāds posms, kad mums vēl nebija bērni. Mēs arī vēl nebijām precējušies ar sievu. Un tad mēs gandrīz katru mēnesi kaut kur bija jāceļo. Tiešām tā, visu laiku. Cilvēks skatās un saka, wow, ko es tik daudz ceļoju, tik forši. Forši tas bija forši, bet es saprotu, ka tas bija tāds dzīšanās pēc kaut kā, pēc sevis piepildīšanas varbūt. Jo mīlestības ziņā, paldies Dievam, viņš man devis tiešām burvīgu sievu un tajā jomā es tiku piepildīts. Visi es atradu savu sievieti un man nebija jāskaidros pakaļ turpu šurpu bruņģiem pakaļ, teiksim tā. Tad kopā ar viņu mēs arī daudz ceļojām un es saprotu, ka tā bija dzīšanās, mēģināt aizpildīt to vietu, kas ir paredzēta Dievam. Tāds visu laiku kaut kas tev, kaut ko vajag savādāk ir, tā kā tu tukšais. Un tā arī bija, tu atbrauc no ceļojuma un tu jau domā par nākamo, jo kā tu tā, ko tagad? Tukšs, ko es te darīšu? Tu meklē skaties. Es teicu, ka es tā kā uzskatīju, ka es esmu ticīgs. Mana sieva nāk no ticīgas ģimenes, viņai vecāki ticīgi. Un tad, kad mēs iepazināmies, es tā kā jūtu tādu kā, varētu teikt, spiedienu par to, ka, kā te jūs dzīvojat tā grēkā, jums ir jāprecās un viss pārējais. Un tad man likās, man bija tāda ritīga siena. Tā kā man likās, ka es esmu gudrāks par jums, kāpēc man neuzspiediet savu patiesību. Es ticu Dievam, man tajā īstenībā posmā man bija tā, ka Dievs tikpat labi varēja būt kaut kāds Buda vai vēl kaut kas, kad ir vienkārši augstāks spēks, garīgs ticēt, kaut kas ir. Kā viņu sauc, tur tā varbūt netik būtiski. Iekšā es jūtu to vilkni tieši pie Jēzus Kristus, jo tā pārliecība bija tāda, ka tomēr tu esi kristietis. Es tā uzskatīju, nezinot, kas tas ir. Tas, ka tev ir nokristīt, tāda kā atbildības sajūta par to, ka man ir tikai tas bija īstenībā tā atbildības sajūta, kad es esmu kristīts bijis. Bet, neko nezināju par Jēzu un likās, ka pats esmu visgudrākais. Man nevienu nevajag un vārds draudze. Man likās, tas ir tāds tā kā vienādojuma zīme, sekta vai kaut kas tāds, un kad man tiešām bija bailes no tā vārda, kad noteikti, ja man kaut kādā draudzē jāiet vai kaut kas, nē. Tad to es nē. Tad es pats par savam, es saprotu, es lūkšu par savam, darīšu par savam un gan jau kaut kā izsitīšos cauri. Apmēram tā ir tā doma. Jā, gāja gadi, tie bija vairāki gadi. Katra mūsu tikšanās ar sievas vecākiem bija no viņa puses tā kā evanģelizācija, bet es biju pilnīgi tā kā siena. Nē. Tā, lai saprastu, es pat biju greizsirdīgs uz Dievu, jo sieva nāk no tādas vidas, viņai bija Bībele un kaut kādās reizēs, kad es vienu reizi konkrēti atceros, viņa bija lasījusi Bībeli un atstājusi uz galda, un tur bija pasvītrots Bībelē. Dievs jāliek priekšā visam arī savam vīram, apmēram tā es to uztvēru, kad es to lasīju. Tā kā pirmajā vietā. Jā, pirmajā vietā, un es to lasu, un domāju, kā? Manai sievai, es neesmu pirmajā vietā, bet es biju tā kā greizsirdīgs, ja domājies, cik augstās domājas bija par sevi. Un tad tā, pa īstam to vilkni uz atgriešanos es sajūtu tad, kad Dievs tiešām pagodinājās man, neapšaubāmi saprotamā un redzamā veidā. Tad bija brīdis, kad mēs gaidījām meitiņu. Grūtniecībā mums paziņoja, ka viņai ir sirds kaite. Un prognozes bija diezgan vājas, teiksim tā, uz to, ka mēs varētu pirmkārt jau viņu sagaidīt, otrkārt pēc tam tur būtu bijusi operācija. Tā prognozes bija tā diezgan briesmīgas. Un varbūt, ja bērnībā man bija lūkšanas Dievam, tad kādu laiku man nebija vispār. Un tad šī bija tāda, kā, te ir jālūdz Dievs. Un tad es zinu, ka draudze lūdz, Rūtas vecāku draudze varbūt vēl kaut kur. Bet es zinu, ka ticīgi cilvēki lūdz par mums. Es arī lūdzu, kā varēju. Un Dievs pagodinājās. Mūsu meitiņa šobrīd guļ dienvidziņa augšā. Un tad es tā sajūtu, wow, Dievs, tiešām esi. Tu tiešām esi un es gribu tevi iepazīt. Ja tu esi, un tad es gribu saprast, es gribu pazīt.
Un tad man bija pašam sevī tāds iekšā varbūt, es to teikšu par kaunu. Man bija kauns, ka es šķietami uzskatīju sevi par kristieti vai zinādams, ka Dievs ir, ka tu savas 30 plus gadu laikā neesi atvērs Bībeli, tu neesi lasījis Bībeli, tu pat nezini, kas tas ir un tu nepazīsti tēvu vispār, tu neesi nācis pie tēva. Es sapratu, ka es gribu iepazīt. Bet tā, draudz joprojām man ir tāds sāpīgs temats, es negribu kaut kādā draudzē. Tur arī Dievs tiešām, viņam bija savs plāns, viņš dzīvē ieveda mūsu kopīgo draudzeni Līgu, kas pārdeva mūsu īpašumu. Un jā, viegli neuzspiesti padalījās ar evaņģēliju. Tad kaut kā mēs redzējām Instagramā viņai, laikam, tieši Bībeles pamata reklāmu. Un nebija tā, ka es uzreiz metos iekšā. Es tā kā, kad sieva sāka klausīties online, mēs tā kā apņēmāmies abi kopā, bet man joprojām bija tas bloks tik liels, kad es tā kā, kaut ko paklausos, kaut ko, tā kā nē, ko viņi man te mēģina pastāstīt, iebarot. Es tā ļoti atturīgi, es varbūt pāris reizes noklausījos, bet sieva izgāja visu. Es pat vēl nebiju sācis lasīt Bībeli, kad mēs jau satikāmies ar jums, ar jūsu ģimeni. Tas bija Norkalnos sporta pasākums, bija tas ģimeņu pasākums. Un tā man bija pirmā tāda reize, kad tā es atvēru acis, tad wow! Jo man visu laiku likās, ka ticīgi cilvēki, kristieši, ir tādi nūģīgi kaut kādi, tādi cilvēki, zinu, vai veci cilvēki. Un tad es tajos Norkalnos ieraudzīju, wow! Šitie ir ticīgi cilvēki, šitie ir tie kristieši. Mēs varam volejbolu kopā spēlēt. Jā, mums kopīgs intereses, tur ir sports, un viņi tiešām tā atmosfēra bija kaut kas tāds, kas wow! Pasaulīgi to es nebiju tādu atmosfēru jūtis, teikšu godīgi. Pirmkārt, neskatoties to, ka tas ir sports vai kas, tas viss ir draudzīgi tādā mīlestībā. To mīlestību, es tāda nebija, ka mīlestība tev pret vecākiem, mīlestība pret sievu, pret bērniem, bet tā bija kaut mīlestība savādāk. Un tu jūti viņu, kad viņi ir viena pret otru, un kā Bībele saka, pēc mīlestības jūs starpā tā kā jūs pazīst. Un jā, es ieraudzīju to mīlestību, un tad man likās, wow! Tādā sabiedrībā es gribētu pavadīt savu laiku. Jā, kaut kā dabīgi tas viss, jā, tā ir mājas draudzīte, seko Jēzum, kas rīko Bībeles pamatus. Un es tā, okei. Ja tā tas saucās, un ja tā ir draudze, un ja tie ticīgi cilvēki, tad es arī iekšā, es gribu ar viņiem pavadīt laiku. Man tiešām es gribu caur viņiem, lai viņi man arī parāda to tēvu mīlestību, jo tiešām jūs parādījāt. Jā, un tad mēs sākām tā kā satikties sākumā. Vienkārši kaut kādiem sporta pasākumiem, jā, un tad bija sporta spēles, manuprāt. Un tajā brīdī es jau biju sācis lasīt Bībeli. Dievs tā spēcīgi runāja uz manīm, un arī tur es sajūtu, ka wow, es varu tā kā dzirdēt, ko Dievs man saka, un sajust viņu. Un tad jau tā vēlme kristīties tā pa īstam, es tā kā saprotu, ko nozīmē kristības, ka tas nav tas, ka tev bērnībā kāds ir aizvilcis varbūt uz baznīcu un šķietami nokristījis, bet ka tas ir tiešām tevis paša izvēle. Personīgs lēmums nodot savu dzīvi Jēzum, un tad es sajūtu to vilkmi, bet tādu ļoti spēcīgu. Tad notika man atgriešanās, kristības. Kas priekš tevis ir Jēzus tagad? Kungs. Zini kā, es par to nesen tā kā domāju arī, kungs, mums varētu šķist, ka tas ir tāds kaut kāds tāls un varbūt augsts nosaukums. Jo, ja kur ir kungs, tur ir kalps, un tad tu kungs no kalpa ir, cik tālu un tā, bet ja mēs atgriežamies varbūt tajos laikos, kad Jēzus bija, un varbūt vēl pirms viņa, ķēniņš Sauls bija, vai Dāvids, ne Salamāns. Arī tajā laikā, kad tu esi ķēniņš, kad tu esi kungs, tad tavi bērni, neskatoties to, ka viņi tavi bērni, ka tu esi viņam tuvākais cilvēks, viņi tevi sauc arī gan par tēvu, gan par kungu. Un tas ir tāds, kad vienkārši tu atdod godu. Tas kungs ir pavisam savādākā izpratnē nekā to pasauli saprot. Un cik labi, ka Bībele mums arī atklāja, ka Jēzus teica, jā, parasti jau kungi un kalpi nezin, ko kungi dara, bet mūsu kungs, viņš mums atklāja savu gribu. Tieši tā. Un sākumā tu minēji par tiem piepildījumiem, ka tev piepildīja ceļojumi un tā, un kaut kas, un nepārtraukt tā tiekšanās pēc kaut kā piedzīvojumu, jā. Un tad tagad, kā ir ar šo vietu, kā ir tagad, kas tagad tevi piepilda? Tagad es sapratu, ka tā vieta ir tikai Dievam, un tagad es pastāstīšu varbūt tādu kādu īsu liecību. Mēs bijām ceļojumā, skaistā, visi kopā, tiešām piedzīvojumiem bagāts ceļojums, tad bija krāsaini piedzīvojumi, visi. Bet tās dienas bija tik piepildītas, un es uzņēmos toreiz tā kā nedaudz vadību varbūt tam ceļojumam, un tad man bija tāds,
teiksim tā, man nebija atlicināts laiks Dievam. Es pamostos no rīta, man uzreiz bija jāpaldies Dievs par šodienu, principā tāda sekla pateicība, un tad jau, sāc plānot ko un kā, un lai visi tiešām, lai visiem ir forši. Un tas bija aptuveni nedēļa, ja? Tad tā ceļojuma beigās tu pilnīgi jūties tās tā kā izspiests un atkal tukšs, ja tev neesi piepildījis ar tām īstajām, ar to īsto vienu, ar ko ir jāpiepildi savas sirds. Un saki, lūdzu, kādas ir tavas attiecības bijušas ar Bībeles pamatnodarbībām? Ko tu esi iegūst no Bībeles pamatnodarbībām? Kāpēc es uz turieni vispār devos? Viens, es gribēju iepazīt. Es sāku iepazīt lasot Dievu, bet es kā kārtīgs skolnieks sāku lasīt no pirmās lapas un tā kā pakāpeniski, un tas bija diezgan smagi. Vecā derība diezgan smaga, un es tā kā, bija forši, kad bija apkārt cilvēki, ar kuriem parunāt par to, kas tur ir rakstīts. Un, skaidrs, ka pirmkārt tev jāprasa Dievam, lai es to skaidro, bet tad vēl man nebija, es vēl nesaprotu tās attiecības. Es vēl tā kā pilnīgi jauns, mazs bebīts, to vēl nezinu, kā pašam paēst pat. Ja tagad es varu atvērt un es teiksim tā paēru to Dieva vārdu, es pabaroju sevi. Tad tev ēdiens ir, bet tu tā kā vēl nezini, ko ar viņu darīt un kā. Un tad man tā kā dabīgi vajadzēja tādu vidi, kā Bībeles pamatu, un otrs tā dabīgā vilkme bija, kā jau teicu, tie cilvēki un tā mīlestība, ko es jūtu, tiešām es redzēju, ka tur ir mīlestība. Un es gribēju tā kā arī būt tur, teiksim tā. Lai gan nekas jau nav par cilvēkiem vai par konkrētu vietu, bet tajā gadījumā tas bija par mīlestību, par to mīlestību, ko es jūtu, kādu jūs starojāt. Un Bībeles pamati man, tā pirmā sezona bija tāda tā kā skolnieka, studenta krēslā, tiešām iepazīt un saprast, kas tad ir. Un zin kā, tā nav kaut kāda, teiksim, vispār kristietība un tavas attiecības ar Dievu, tā nav teorija, tas nav kaut kas tāds, ko teorētiski tev jādara tā vai šitā. Bet ir forši, kad pieredzējuši brāļi un māsas, kas jau zina, kā to barību paēst, un kas zina, kā citiem arī pastāstīt, kā citiem pabarot, ka viņi to tā kā atvieglo bišķīt to varbūt sākotnējo barības sagramošanu, varbūt tā teikt. Un tas bija tā svētīgi, kad es tā kā iepazinu tēvu caur Bībeles pamatiem. Ko tu teiktu tam Igoram pirms 10 gadiem, tādam, kurš tagad varbūt klausās un domā, nē, šis nav priekš manis. Kāpēc man vajadzētu iet, jā? Vai kāpēc vispār Jēzus? Jā. Man tas bija dabīga vilkme, dabīga vēlme meklēt viņu un iepazīt, jo viņš tiešām pagodinājās manā dzīvē tik spēcīgi, ka es nevarēju noliegt viņa esamību. Ja es teiktu kaut ko tam Igoram pirms 10 gadiem, visdrīzāk, kad Igors būtu tāpatās. Tā kā varbūt tas nav atkarīgs no tā, ko tu saki vai nesaki, pat varbūt vairāk no tā, ko tu dari un kā tu parādi to mīlestību, jo slavu Dievam, jūs man neviens nesitāt ar Bībeli pa galvu vai neteicāt neko, principā neko, vai nebija nekādas spiediena no tā, kad es satiku jūs pirmo reizi. Un tas bija vairākas reizes, kad mēs satikāmies, un tikai caur jūsu darbiem, caur jūsu mīlestību es sajūtu, ka wow, šito es gribu piedzīvot, es gribu iepazīt. Ja tu skaties vai klausies šo video, šo sarunu, tas vien jau nozīmē, ka tev tas bija jādzird. Un ja tas tev bija jādzird, un ja tev kaut mazākais jautājums sirdī ir, kas tad īsti ir Dievs, kas ir Jēzus, par ko viņi runā vispār, kas tā par mīlestību, ko Igors tev vai stāst, tad atnāc un iepazīsti, atnāc un paklausies, un sajūti pats. Jo to nevar izstāstīt, to nevar izstāstīt, to nevar parādīt, to nevar uzzīmēt, nevienos rāmjos to nevar ielikt, tas ir jāsajūt pašam. Jebkurš no jums, kas klausās, var vienkārši pateikt, Jēzu, ja tu tiešām esi, atklājies man. Lai tas nav Igora vārdi, tie nav mani vārdi, un mēs tiešām varam brīvu sirdi teikt, ka cik labi ir, ka mums nav jāpierāda Jēzus, vai ne? Jo viņš ir pats vairāk kā gatavs un ar tik ļoti gribošu sirdi katram atklāties. Bet kas klauvē, tam tiks atvērts, kas lūdz, tam tiks atbildēts. Un tāpēc tu vari vienkārši teikt, Jēzu, ja tu esi, atklājies man. Paldies tev! Un skrien! Šurp! Kāds ir pamodies? Čau! Samīļo tēti, viņš ir čempions! Par mana princese. Tā. Saka tā visiem. Jā.